Labdien, esmu Dainis, un šodien es pastāstīšu par vienu pirkumu, ko es veicu veikalā AliExpress, un tas ir tāds barošanas blociņš, 32 volti, 10 ampēri. Te viņam ir vairāk variācijas, te ir arī tāda smuka bildīta ar 4 pogām, un arī vatmetrs, bet man tas nav vajadzīgs, vatus es pats varu izreikināt, es paņēmu tādu 42 eiro. Pats blociņš plus vēl 10 iznāca piegāde. Tātad 50 eiro. Kāpēc man viņš bija vajadzīgs? Jo man ir lielais barošanas bloks jau ir, bet man vajadzēja tādu mazu konstrukciju, kas aizņem maz vietas un vienmēr ir par rokai, lai varētu pārbaudīt kaut kādu no saviem aparātiņiem, ko es vai nu pats kombinē kopā vācu, vai kaut ko vajag pārbaudīt, pamēģināt, un tam mūžīgas problēmas, kur atrast vajadzīgo barošanu. Ir ceļš daudziem aparātiem nāk līdz baterijas, kuras ir beigušās, nosēdušās, un tas sāks problēmas. Un tāpēc es pastiešu šitādu firmiņu, viņa nesen parādījusies, vismaz es agrāk neredzēju. Kaut kāds Vamptex kaut kāds, nu to var apstīties tuvāk. Un tad es viņu pasūtīju, un man viņš atnāca, un te viņš ir manā priekšā. Es viņu esmu ieslēdzis jau. Te var redzēt ļoti smuki cipari balti izceļās, te ir redzam volti, ampēri. Te viņam ir komplektā ātrās uzlādes USB ligzda. Te varam pieslēgt telefonu uzlādēt, vai varam pieslēgt kaut kādu aparātiņu maziņu, kas ir vajadzīgs priekš darba, kuri parasti barojās no USB ligzdas, ir daudz tādi. Un es viņu uzliku blakus kompjuteram uz galda, lai man viņš vienmēr par rokai, kā redzams, vietu viņš daudz neizņem. Te ir mana tumbiņa. Monitors, un praktiski viņš neko neizņem. Kas viņam ir labi? Tātad viņam ir tas ātrās uzlādes USB ligzda, tā viņam ir 2 regulātori, spriegumam un strāvai. Viņu var regulēt vienkārši, palielinot, grozot pogu uz augšu vai uz leju, un viņš maina soli pa 0,1 voltu precīzi. Teiksim, potenciometram, to potenciometru nevar uztaisīt, jo viņš mūžīgi peld uz vienu pusi, uz otru pusi, pat tur pa pusvoltu un pat vairāk pārlec. Tāpat iestāda strāva. Pirms ieslēgšanas iestāda nostrādes strāva. Teiksim, jūs gribat kādu aparātu pārbaudīt, pagriežot pogu, nolaiž uz leju, teiksim, iestāda 1 ampēru. Bet, lai nebūtu daudz tā jāgroz, viņam ir otra funkcija, kā enkoderam piespiežot pogu, redziet, mainās, raustās cipariņš. Šo ciparu es varu mainīt. Nospiežu vēlreiz, atkal varu mainīt. No 6,3 mAh ieliksim. Tā kā viņš neiztiek, viņš paliek tajā vietā un nodziest. Jo slodze nav pieslēgta, un tāpēc rāda 0. Šo spriegumu viņš rāda automātā 5,13 volti, tas ir šo ligzda nāk ārā. Bet es te lādēju savu Samsung telefonu, man viņš te uzreiz uzlec uz 9,28 volti, un te bija 1,74 ampēri. Man telefons bija līdz pusē izlādējies. Un tādā ziņā tas ir ļoti parocīgi. Vienīgais mīnus viņš varbūt viņam ir tāds, te viņam ir tīkla poga, kad citiem ir tāda poga, ar kuras palīdzību atslēdz slodzi no barošanas bloka. Jūs varat, teiksim, nospiest pogu, un šeit iestāda savus parametrus, un pēc tam nospiežot pogu atkal padodās spriegums uz slodzi. Šajā gadījumā, kā redzams, es te vadiņu paņēmu nos, lai nebūtu nekas pieslēgts. Tas viņam būtu tāds mīnusiņš. Bet tādā ziņā viņam vieni plusi. Tātad viņam platums ir kaut kur 8 cm, un augstums bija 15 vai 16 cm. Man tā klīņās nav par rokai. Kā redzams, viņš aizņem maz vietiņu. Gan īsti vai nemanis starp manu tombeņu un monitoru. Un jebkurā laikā, ja es kaut ko gribu salabot vai kaut ko maziņu taisu, man vai kaut kādu barošanas avotu, es uzreiz pieslēdzu klāt, viņam komplektā nāc tāds vadiņš, vienā galā dakšiņu, otrā galā krokodīlīši. Varu pieslēgt savu aparātiņu, iestādīt vajadzīgo spriegumu strāvu un pārbaudīt, neko nemeklējot, neko baudot. Tā, ko viņš vēl te dod ārā? Tātad paskatīsim spriegumus. Tā iespiedīsim tā. No 32 volti maksimālais
Un ko viņš var dot minimālo? Minimālais 1 volts. Tātad, kā redzams, mainās pa 0,1 voltu. Redziet. Un tālāk negriezīs. Tātad pusvolts, man liekas, ir 0,01 volts minimālais spriegums, ko viņš dod ārā. Piekritīsiet man, ka ļoti reti, kurš barošanas bloks var dot tik mazu spriegumu viņa ārā. Strauji tāpat viņam regulējas līdz 10 ampēriem. Tā, nu, tagad mums viņi neiztiek, viņš paliek pie tiem rādījumiem. Tagad es pievienošu vienu diožu lentiņu. Nu, pieslēdzies, nu, un tagad viņš rāda patēriņš 85 mA, 12,3 volti. Viss notiek. Un tagad mēs pamēģināsim izdarīt, pieslēgt viņu pie slodzes, cik lielu strāvu viņš turēs. Teiksim tā, šito slodzīti es atslēgšu. Mazliet pauzīt uztaisīsim. Tā, nu, tagad turpinām. Tātad izlikt viņam 12 voltus, amperāžu, cik man ampēri ir, maziņa ampēri, tā uzliksim uz maksimumu. 10 ampēri. Nu, lai viņš paliek. Te es pieslēdzu savu slodzi, ko es jums vienreiz jau rādīju. Tā kā ar viņas palīdzību pārbaudīsim, cik daudz ampērus viņš tur. Tā. Kā redzams, iet uz augšu. 2 ampēri. 3 ampēri. 5 ampēri. 6. 7. 8. 9. 10 ampērus viņš mierīgi tur. To pašu rāda arī šitas ten aparāts. 10 ampēri. Tātad ļoti labs vērķis. Ļoti labs. Viņam ir otrā pusē aizmugurē uz korpusiem ventilators. Un tā kā barošanas blokā tie tiristori, simistori, kas tur viņam ir iekšā uzsils, tad viņš ieslēdzas. Un ļoti labi veidinās. Viņš nestrādāja visu laiku, viņš tiek ieslēdzas iekšā, izslēdzas ārā. Tā kā šitādu aparātu es varu ieteikt uz pirkšanu. Kā redzams, tie nav ķīniešu ampēri, tie ir reāli ampēri. Tātad 12 volt 10 ampēri viņam nekas nav, sīkums. Tā kā jūs ar šito mazo mini aparātiņu, kas aizņem ļoti maz vietas uz galda, un vienmēr var uzlikt tā, lai viņš ir pa rokai, varat strādāt. Ko es vēl izdarīju? Par cik viņš ir pats viegls, kaut kur kilograma kapēkām sver. Un tas paidot šitās pogas, viņš uz galda virsmas neturās, slīd šturpu turpa. Tagad viņam ieslēdzās tikai ventilators. Viņš slīdēja šurpu turpu, tāpēc viņam plasmasas kājiņas ir. Es pie tām kājiņām pielīmēju divpusējo skoču biezo, man te kāreiz bija. Maziņ tādu laukumiņu. Un piefiksēju pie galda. Un tagad es varu grozīt, spaidīt pogas, man viņš stāv uz vietas un nekur neiet. Tā kā viss notiek. Ļoti labi strādā. Tā kā, ja gadījumā kādam vajag mājās tādu mazu, kompaktu un spēcīgu aparātiņu, un ko var precīzi iestādīt jebkuru spriegumu līdz 30 voltiem, tad silti iesaka. Viss strādā. Ar to arī šodien teikšu.